Daugavpils Universitātes ziņas. Jau vairākus gadus Daugavpils Universitātē tika realizēta sociālo atbalsta programma, kuras mērķis ir atbalstīt Dīnesta viesnīcā dzīvojošos studentus, piešķirot vīnu semestra īres maksas atlaidi 50% apmērā. Izitaida veida atlaidam var pretendēt tī universitātes pilna laika klotīnes bakalaura un magistra studiju programmu studejušie, kurim ir nepieciešams sociālais atbalsts. Arī ito gada februārī tika izsludinota kārtējo pieteikšanos sociālo atbalsta programmai. Apkopojot izsniegtos pieteikumus un izvērtējot to atbilstību programmas kritērijiem, pavasara semestrī Dīnesta viesnīcu īres maksas atlaide šoreiz tiks piešķirta kārtējiem 60 Daugavpils Universitātes studentiem. Daugavpils Universitātes senāts ir apstiprinājis studiju maksas Daugavpils Universitātē 2013. un 2014. studiju gadam. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tos ir palikušas nemainīgas. Tas ir atkarībā no studiju programmas un studiju līmeņa summas ir sākot no 620 latim gadā. Tāpat ir apstiprinātas arī studiju maksas atlaides, kas atkarībā no situācijas ir iespējamas no 10 līdz pat 100%. Papildus informācija par studiju maksām un iespējamajām atlaidēm atrunama universitātes satversmes sadaļā Studijas. Sasdien 16. martā Daugavpils Universitātē notiks vienīgs pasākums Latgoles reģiona vispārējos vidējos izglītības iestāžu skolānu zinātniski pētniecisku darbu konference. Timā uzastosīs skolāni no visas Latgoles, kuru zinātniski pētnieciski darbi pirms konferences rīkotajā konkursā tika atzīti par labākajiem. Kopumā konkursam tika izsniegtas 172 skolānu zinātniski pētnieciskie darbi no 43 Latgoles reģiona vispārējos vidējos izglītības iestādēm. Saviem pieteikumiem jaunie zinātnieki ir izvēlējuši tādas tematiskos jomas kā psiholoģija, mākslas zinātnes, fizika, ekonomika, filozofija un citas. Pēc notikušo konkursa konferencē izvirzētie skolāni sasdien Daugavpils Universitātē prezentēs savus pieteikumu rezultātus, no kuriem labākie darbi katrā nozarē toļāk tiks izvirzēti iz Latvijas 37. skolānu zinātnisko konferenci konkursu, kas notiks no 28. līdz 28. aprīļam Reigā. Jau 8. gadu pēc kārtas Daugavpils Universitātē tika organizēta olimpiāde lītišķajā informātikā skolānim Paskāla Ritins. Timā aicinota piedalīt vispārējos izglītības iestāžu un profesionālo vidējo izglītības iestāžu audzēkņi divos vecuma grupos – pamatškolas klašu audzēkņu grupa un vidusskolas klašu un profesionālo vidējo izglītības iestāžu grupa. Olimpiāda norisināsies divos kārtos. Pirmajā kārtā būs jāatrisina teorētiskie uzdevumi testa veidā, bet otrajā kārtā praktiski. Visi olimpiādas dalinieki saņems certifikātus. Vidusskolas klašu un profesionālo vidējo izglītības iestāžu audzēkņu grupā godalgotu vītu ieguvēji varēs pretendēt ārpus konkursa pilnlaika studijām par budžeta finansējumu Daugavpils Universitātes bakalaura studiju programmā datorzinātnes un profesionālajā augstākos izglītības bakalaura studiju programmā informācijas tehnoloģijas. Lai piedalītu olimpiādē līdz 1. aprīļam, jāreģistrē olimpiādes satversmē paskalaritenis.ik.du.lv. Olimpiādes norises laiks 10. aprīļs. Nokušos nedēļas otrdienī 19. martā Rāzaknē notiks izglītības izstāde Izglītība un karjera 2013, kurā ar savu informatīvo stendu piedalās arī Daugavpils Universitāte. Stendā ikvienam interesantam būs iespēja gūt visplašāko informāciju par studiju un ārpus studiju iespējām, par vienotu uzņemšanu, budžeta vītam un uzņemšanas noteikumiem, par studiju maksām un atlaidēm, par Dīnesta viesnīcām un daudzām citām svarīgām lietām. Informatīvajā stendā esošie Daugavpils Universitātes studenti un darbinieki atbildēs iz ikvienu uzdoto jautājumu par dzīvi universitātē, kā arī piedāvās iespēju saņemt izdaļas materiālus par universitāti. Tikamies izglītības izstādē Izglītība un karjera 2013. Arī tomi citam Daugavpils Universitātes aktualitātēm var izapazīt universitātes satversmē www.du.lv.
Daugavpils Universitātes ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedrisko attīstību menedžeri Vitu Viļevko. Daugavpils Universitātes ziņas.